Skutelis ir studijā. Beleviča kungam ir kāds slepens trumpis, ko viņš vēl neatklāja, vai precīzāk sakot, līdz galam neatklāja, jo nojaust jau var. Kas tad ir šis trumpis? Jautāsiet. Tā ir homeopātija. Kas ir homeopātija? Man par lielu pārsteigumu tam nav nekāda sakara ar zāļu tējām vai tā saucamo tautas medicīnu. Tas arī var radīt savā ziņā problēmas. Es runāju par tautas medicīnu. Piemēram, teātra kritiķa Silvija Radzobe, runājot par tautas medicīnu, aicina: cienījamie līdzpilsoņi, tautas medicīnas piekritēji, neriet lūdzu ķiplokus pirms teātra apmeklēšana. Jā, bet tam nav nekāda sakara ar homeopātiju. Bet par homeopātiju. Kā šīs paramedicīnas novirziens vispār radās? 1790. gadā vācu ārsts Samuels Hānemans norija no cinhona, koka mizas izgatavotu pulverīti, un viņam paaugstinājās temperatūra. Cinhona koka mizas satur kvinīnu, un to izmanto malārijas ārstēšanai. Bet viens no malārijas simptomiem ir paaugstināta temperatūra. Aha! Kā teica Hānemans. Veselos cilvēkos zāles izraisa, acīm redzot, tieši tos pašus simptomus, kurus izraisa slimības, kuras tas ārstē. Tāpēc jāatrod vielas, kas izraisa slimības, un tad tās jādod slimiem cilvēkiem, lai viņi izveseļotos. Lūk, tāds loģisks gājiens. Tas kaut kā ļoti atgādina slaveno notievēšanas diētu, kas, kā zināt, saucās ēd baigi daudz visu, ko gribi un tievē nemanot. Ar uzsvaru uz nemanot. Hānemans turpina. Protams, lietot slimības izraisošas vielas lielos daudzumos būtu bīstami, tāpēc jādod maz. Ļoti, ļoti maz. Hānemans ticēja, jo mazāk kādu vielu iedot slimam cilvēkam, jo spēcīgāks ir efekts. Līdz ar to dažās homeopātiskās tabletēs it kā ārstnieciskā viela ir klāt tik ļoti atšķaidītā koncentrācijā, ka tabletēs no tās nepaliek pat viena molekula. Tas ir vienkārši tīrs cukurs, ko mēs lietojam. Sanāk, ka mazāk vai necik ir vairāk vai ļoti daudz. Tāda formula aptuveni veidojās. Izklausās aizdomīgi, jo mazākais iespējamais ārstniecisko vielu daudzums, ko pacientam var iedot, ir necik. Ja? Tātad sanāk, ka ja pacientam iedod maksimāli daudz neko, viņam paliks labāk. Un runājot par šo, piemēram, Lielbritānijas Nacionālais veselības dienests saka, ka nav nekādu kvalitatīvu pierādījumu, ka homeopātija ir efektīvs ārstniecības līdzeklis jebkādai medicīniskai problēmai. Un arī šogad izskatīs jautājumu, kurš paredz aizliegt ģimenes ārstiem Lielbritānijā izrakstīt homeopātiskus līdzekļus. Taču mūsu mistiķis Belevičs saka, ka homeopātija daļai pacientu palīdz, bet pārējiem nekaitē. Ir kā viss kārtībā, bet daudzi cilvēki, kas homeopātiskiem līdzekļiem uzticās tik ļoti, ka pat nopietni saslimstot, turpina lietot cukura tabletītes un turpina to darīt tik ilgi, kamēr neturpina to darīt. Ko mēs varam darīt lietas labā? Pirmkārt, vajadzētu pie Beleviča kunga svētbildes, kas mums visiem mājās ir, iedegt svecīti un aizlūgt. Lūdzu, lai ar Beleviču būtu tāpat kā ar homeopātiju, jo mazāk, jo labāk.